Hei, mani sauc Viktors, mēs turpinām mācīties HTML, ko es jums gribu izstāstīt šajā video. Pirmais, es kaut ko gribu arī atgādināt un arī ieteikt. Pirmais, iesaku izmantot V3 Schools vietni, lai mācīties HTML pamatus, vai arī manu lapu HTML test41SLV. Otrais, kas noderīgi ir, piemēram, mēs izvēlamies Learn HTML un varam izvēlēties Select Language, pārslēgt uz Latviju, un viss saturs būs latviešu valodā. Protams, viņš nav optimizēts, bet kaut ko jau no tā var saprast. Bet pats galvenais, tā ir V3 Schools iespēja, izmēģiniet to pats. Spiežam izmēģināt, un varam, te ir viena lociņa puse ir source code, un otrā ir rezultāts. Spiežam submit code, un rezultāts uzreiz redzams. Vienkārši ar to izmantojot šo vietni var ātri mācīties. Ko vēl gribu ieteikt? Mums ir folderīts mana pirmā lapa. Es jau te esmu uztaisījis. Vēl papildus mapīts. To var izdarīt, nospiežot labu taustaņu Create New Folder un ar nosaukumiem Images, CSS, JS. Tas nozīmē, ka šajā folderī atradīsies mūsu attēli, šeit atradīsies CSS stili, JS, un par to detalizētāk pēc tam. Galvenais, lai jums ir mapu struktūra, jo pat, kad jūs uz hostinga liksiet savu lapu, parasti ir mapu struktūra, un tās ir, kā saka, tematiskās mapas. Piemēram, ja jums ir valodas, tikai ne latviešu, bet, piemēram, vēl krievu, jūs varat pierakstīt ru, un visu saturu krievu valodā uz šito mapi pārvietot. Ko gribu vēl pateikt? Par tādu lietu, par iekaviņām. Kad mēs rakstam, veidojam failu, un te, kad mēs pierakstam atribūtus, atribūtu vērtībai noteikti jābūt iekaviņās. Un ko es ar to gribu pateikt? Piemēram, es pierakstu href atribūts un uz ko tas norāda. Jo redziet, ja mēs strādājam notepadā, mēs ierakstam dubult iekaviņas. Un, piemēram, tur indeks htm2, piemēram. Un te neliekam dubult iekaviņas, bet pa vienai iekaviņai liekam. Izskatās tāpat, pat to kļūdu nevar redzēt. Bet kad jūs šito failiņu saglabāsiet, iesiet uz parloku, to atvērsiet, redziet, tas links pat netiek rādīts, tāpēc, ka ir kļūda. Un kur ir kļūda, sākumā mēs skatāmies, nekur neredzam kļūdu, bet kļūda ir te, ka jābūt dubult iekaviņām. Spiežam file save, atjaunojam, un links parādījies viss kārtībā. Tas ir ļoti tāds momentiņš, jo dažreiz ar to var nokļūdīties un pēc tam ilgi meklēt, kur reāli ir tā kļūda. Vēl ir variants, ka mēs varam pierakstīt to linku ar ordinārām iekaviņām. Un tad arī viss strādās. Pārbaudam. Tā saglabājam, atjaunojam, un arī šitas strādā. Ko vēl gribēju pateikt par Google izmantošanu? Tā ir noderīga lieta, piemēram, redziet, man ir mape, ir attēli images, un te ir kaut kādi attēli. Piemēram, man ir vēl viena mape, un te redziet ļoti daudz attēlu, un šitos visus attēlus es esmu paņēmis lielāko daļu tieši no Google vietnes. Kā to var izdarīt? Atveram Google Images vai Google attēli, ierakstam, piemēram, HTML, tiek atverts HTML, un visi attēli, kas saistīti HTML, ir te iekšā. Baigi noderīga funkcija. To pašu mēs varam, piemēram, grounds pierakstīt, un tie ir backgroundi. Viss, ko gribēju pateikt šajā video, paldies par uzmanību.